Viss par pārtrenēšanos. Kas to izraisa? Iepriekšējā video mēs noskaidrojām, ka pārtrenēšanās ir fizioloģisks stāvoklis, kad uzkrātais nogurums no treniņiem ir pārlieku liels. Bet kas tieši to izraisa? Protams, trenēšanās. Tas ir pašsaprotami. Bet kas tieši no tā, ko tu veic treniņos, liek tev uzkrāt visu vairāk nogurumu un pārtrenēties? Šim jautājumam ir divas atbildes, tāpēc sāksim ar pirmo. Trīs galvenās lietas, kas noved pie pārtrenēšanās, ir pārāk liels kopējais slodzes apjoms, pārāk liela relatīvā piepūle un pārāk liela pretestība. Kopējais slodzes apjoms attiecas uz darba piegājienu skaitu. Relatīvā piepūle attiecas uz piegājienu attālumu no atteices, un pretestība attiecas uz pacelto svaru. Jo vairāk piegājienus tu veiksi, jo tuvāk atteicē tu trenēsies, un jo lielāku svaru tu pacelsi, jo vairāk nogurumu tu uzkrāsi. Taču šīs lietas nav vienlīdzīgas. Ja tu paaugstināsi tikai kopējo slodzes apjomu, tu uzkrāsi krietni vairāk nogurumu. Ja tu paaugstināsi tikai relatīvo piepūli, tu uzkrāsi nedaudz vairāk nogurumu. Bet ja tu paaugstināsi tikai pretestību, tu uzkrāsi pavisam nedaudz vairāk nogurumu. Kāpēc? Ja tu centīsies pacelt mašīnu vienu reizi nedēļā, pretestība un relatīvā piepūle būs tik liela, cik vien iespējams, bet par cik tu veiksi tikai vienu šādu piegājienu nedēļā, tu nepārtrenēsies, jo kopējais slodzes apjoms būs pārāk zems. Tas pats arī ir otrādāk. Ja tu celās rozā hantli līdz 10 atkārtojuma attālumā no atteices pa 100 piegājieniem dienā, pretestība un relatīvā piepūle būs tik maza, cik vien iespējams, bet par cik tu veiksi 100 piegājienus dienā, pārtrenēšanās risks krietni paaugstinās. Īsumā sakot, pārāk liels kopējais slodzes apjoms ir galvenais faktors, kas izraisa pārtrenēšanos. Pārāk liela relatīvā piepūle un pretestība neuzlabo situāciju, bet pēc saprātīga kopējā slodzes apjoma tie reti, kad izraisa pārtrenēšanos. Un otra atbilde ir šāda: pārtrenēšanos izraisa treniņi, kas pārsniedz tavu ķermeņa spēju atjaunoties. Šis var nozīmēt divas lietas. Tu veic tik smagu treniņu, ka gūsi akūtas pārtrenēšanās simptomus turpat uz vietas vai pāris stundas vēlāk, vai tu veic normāls treniņus pārāk ilgi bez atslodzes nedēļām. Pirmais variants ir daudz retāks par otro, bet tas tāpat ir iespējams. Īsumā sakot, jebkāda veida trenēšanās, kas pārsniedz tavu ķermeņa spēju atjaunoties, var izraisīt pārtrenēšanos. Visvairāk tas ir atkarīgs no kopējās slodzes apjoma, bet relatīvā piepūle un pretestība arī spēlēs savu lomu. Ceru, ka tev šis video noderēja, un tiekamies nākamajā video par to, kā pamanīt pārtrenēšanos. Čau!